Esiet sveicināti vienas grāmatvedība. Kopā ar jums Vantec konsultante Irina, un šodien mēs parunāsim par pamatlīdzekļu un nemateriāla aktīvu sākuma atlikumu ievādi. Lai nodrošinātu pareizu pašreizēju atlikumu atspoguļošanu standārtu un reglamenta pārskatos, jāievada sākuma atlikumu. Protams, ja uzņēmumam nav bija veikta saimnieciska darbība, tad arī sākuma datus nav jāievada. Ziņas par organizācijas pamatlīdzekļiem un nemateriāliem aktīviem glabājas kataloga pamatlīdzekļi, kuru mēs varam atrast zem augšēji izvēlnē PL un NMA, pamatlīdzekļi, nemateriāli aktīvi. Pamatlīdzekļu un nemateriāla aktīva sākuma atlikuma ievādī paredzēts dokuments PL-NMA sākuma atlikumu ievāde. Mēs varam to atvert no augšēji izvēlne PL un NMA sādaļa vai no uzņēmums sākuma atlikuma ievāde PL-NMA sākuma atlikuma ievāde. Programmā atverot jebkuru izvēlnes punktu dokumentu, uz ekrāna parādīsies nevis pats dokuments, bet dokumenta žurnāla, kura glabājas analogiski dokumenti. Dokumenta mums jāievada tikai aktuālas ziņas par tiem pamatlīdzekļiem un nemateriāliem aktīviem, kuri jau pieņemti uzskaite, bet nav norakstīti. Ziņu izmaiņu vēsture netiek pārnesta. Lai izveidot jaunu dokumentu, pievienosim žurnāla jaunu ierakstu. Ar plusiņu vai nu darbības pievienot, vai nu insert no taistatūra, atveram jaunu dokumentu. Dokumenta loks sadalīts uz divām daļām. Tabulas daļa, kur mēs ievadīsim informāciju par pamatlīdzekļiem un nemateriāliem aktīviem, un dokumenta galvenē, kura numurs tiek pievienot automatiski. Mums jāpievieno datumu, un datumam jābūt uz vienu dienu agrāk nekā mēs gribam redzēt atlikumus. Tas nozīmē, pieņemsim, ja mēs sākām strādāt ar 1. janvāri, tātad, protams, atlikumi mums jāievada, jāreģistrē ar 31. decembri. Jāpievieno apakšnodaļa, pievienosim to vai nu vienkārši sākot rakstīt apakšnodaļas loga, vai nu nospiežat uz 3 punktiņam un izvēlēties no attiecīga kataloga organizācijas apakšnodaļu saraksts vajadzīgo apakšnodaļu. Priekš katrai apakšnodaļai jāveido savu dokumentu. Pāriesim pie tabulas daļas aizpildīšanai. Šeit tieši tāpat, kā jebkur citur, jebkuru jaunu elementu mēs pievienosim vai nu ar plusiņu, vai nu pievienot, vai nu insert no taistatūras. Tātad pievienosim jaunu ierakstu. PL-NMA šeit mums vajag izvēlēties pievienot pamatlīdzekļu vai nu nemateriālu aktīvu. Spiežam uz 3 punktiņam, atveram katalogu pamatlīdzekļu nemateriāli aktīvi. Standartā atspoguļošanas veids katalogam būs loks sadalīts uz 2 daļām. Tātad labajā puse būs elementu saraksts, kreisajā puse tas elementu grupējums, lai vieglāk strādāt ar tiem. Un labajā pusē pievienojam, veidojam jaunu kartiņu pamatlīdzekļiem. Ar plusiņu pievienojam jaunu elementu un pievienojam tā pamatlīdzekļa nosaukumu.
Kods būs pievienots automatiski, un tas ir iekšējs programmas kods, nevis inventarizācijas numurs. Tas būs zemāk. Tālāk, ziņu datums. Šeit mēs neko nemaiņam, jo šis loks paredzēts tikai tas datas atspoguļošanu, kad mēs strādājam ar šo kartiņu. Tālāk mums jāizvēlas aktīva veids, tā kā saraksts kopējs pamatlīdzekļiem un nemateriālam aktīviem katalogs. Tātad tieši šeit mēs norādam vai nu tās pamatlīdzekļus, vai nu nemateriālais aktīvs. Izvēlējamies to. Pēc noklūsējuma tas būs pamatlīdzeklis. Jāmaina tikai, ja jums nemateriālais aktīvs. Inventarizācijas numurs, un šeit mēs nevaram neko it kā aktīvs kursors, jā, bet ar roku mēs šeit neko nevaram pievienot. Vēl mēs varam papildināt informāciju ar pamatinformāciju. Grupa kataloga, ja vajag, bet tas nav obligātais rekvizīts. Pilns nosaukums. Ražotājs, rūpniecības numurs un pārējā pamatinformācija par pamatlīdzekļiem. Neskatieties uz to, ka it kā pieejama grāmatveidības uzskaites kabatiņam, aktīvi it kā. Šeit ar roku mēs neko nevaram pievienot, ja? Visa informācija šajās lauciņas būs pievienota no dokumenta reģistrātora. Mūsu gadījumā tas ir sākuma atlikuma ievādes dokuments. Saglabājam kartiņu, nospiežat pogu labi, lai saglabāt elementu un aizvert. Ierakstīt, ja mēs gribam saglabāt un tālāk strādāt ar šo elementu, poga aizvert, vienkārši aizvērs jums dokumentu tieši tāpat kā ar krustiņu variantu, nesaglabājot izmaiņas. Tātad, labi. Un kā jūs varat redzēt, šīs elements, tā pamatlīdzekļa kartiņai, ir drukas forma, bet pagaidam tā vēl nebūs nekādas informācija, ja mēs to redzēsim, kad iegramatosim sākuma atlikumu ievādes dokumentu. Ar dubultklikšķi uz vajadzīga elementa vai nu uz pogu izvēles, ar pogu izvēles palīdzību pievienojam to mūsu dokumentam. Sākuma atlikumu ievādes dokumenta inventarizācijas numuru mums ir iespēja pievienot pastāvīgi. Pārējiem dokumentiem programma pievienos inventarizācijas numuru automatiski, bet, protams, ar korigēšanas iespēju. Pieņemsim, kā mūsu inventarizācijas numuram šim pamatlīdzekļiem bija otrais. Tātad, tālāk mums jāizvēlas kategoriju un grupu mūsu pamatlīdzekļiem. Nospiežat uz 3 punktiņiem no izkrītušas sarakstā, izvēlējamies vajadzīgo kategoriju. Grupai tieši tāpat rīkosimies. Spiežam uz 3 punktiņiem un izvēlējamies pamatlīdzekļu grupu. Norāda par nodošanu eksploatāciju vienlaicīgi ar reģistrēšanas uzskaiti. Karadzīņš tiek atzīmēts, ja pamatlīdzeklis vai nemateriālais aktīvs jau atrodas eksploatācijā uz sākuma atlikuma ievādīšanas brīdi, un ja ievāde eksploatācija ir notikusi vienlaicīgi ar pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu pieņemšanu uzskaiti. Karadzīņš netiek atzīmēts, ja pamatlīdzeklis vai nemateriālais aktīvs nododas eksploatācijas vēlāk ar citu datumu vai nav ievādīts vispār. Protams, sākuma atlikuma ievādes dokumenta pārsvara gadījuma nodošana eksploatācijā vienlaicīgi ar reģistrēšanas uzskaite, mums to jāatzīmē ar keksītī. Reģistrēšanas uzskaite datums, un šeit mums jāatspoguļo
kad bija tas notikums. Reālais pieņemšanas uzskaites datums. Reģistrēšanas uzskaites notikums. Vajadzīgo nozīme jāizvēlas no kataloga notikumi ar pamatlīdzekļi un nemateriālam aktīvam. Pirmo reizi atverot programmu, tas katalogu, tas būs tukšs pēc noklusējuma. Mums šeit jāpievieno vajadzīgu elementu. Pievienojam jaunu notikumu. No sākuma ieteicam notikuma veidu izvēlēties, nospiežot uz 3 punktiņam un izkrietuši sarakstā izvēlēties vajadzīgo. Mums gadījumā pieņemšana uzskaite ar ieviešanu eksploatāciju. Izvēlamies un vienkārši kopēsim to uz nosaukumu. Spiežam labi, lai saglabātu elementu un izvēlējamies to. Vai nu ar dubultklikšķi, vai nu nospiežat uz spogu izvēlēties. Dokumenta nosaukums, dokumenta numurs. Šeit mēs reģistrēsim tā dokumenta, ar kuru pieņemam uzskaite mūsu pamatlīdzekli. Dokumenta nosaukums, varbūt tas varētu būt kaut kāda rīkojums. Numurs vai pamatlīdzekļu iepirkšanas dokuments. Saņemuma veids, un šeit no izkrītoša saraksta nospiežat uz 3 punktiņam, izvēlējamies vajadzīgu. Protams, tas pārsvara gadījuma būtu iegāde par samaksu, kā arī pieejami arī citi varianti. Nodošanas eksploatācijas datums, šeit mums neko nav jārada, jo mēs izvēlējamies variantu, kad nodošana eksploatācijā bija vienlaicīgi ar reģistrēšanas datumu. Sākotnējā pašreizējā vērtība dokumenta PLNMA sākuma atlikuma ievāde vienmēr būs vienāda. Uzkrāta amortizācija, un šeit mums jānorāda uzkrātu amortizācijas summu. Likvidācijas vērtība, ja tā ir, tad reģistrējam šajā lauciņā. Uzskaites konts. Šeit mēs varam vienkārši sākt rakstīt ar tastatūras palīdzību, bet varam arī atvert kontu plānu un izvēlēties no tā. Ar amortizācijas aprēķināšanas kontu rīkosimies tieši tāpat. MAP vai materiāla atbildīga persona. Šeit mēs izvēlējamies no kataloga fiziskas personas. Spiežam uz 3 punktiņam, atveram katalogu fiziskas personas un izvēlējamies atbildīga darbinieka. Vērtības dzēšanas kārtība, un šeit mums jāizvēlas vai amortizācijas aprēķināšana, vai ka gadījumā ar zeme vērtība netik dzēsta. Aprēķināt amortizāciju, ja mēs gribam, lai pēc sākuma atlikuma ievādes dokumenta šim pamatlīdzekļam būtu rēķināta amortizācija, neaizmirstiet norādīt to, uzliekot keksīti aprēķināt amortizāciju. Amortizācijas aprēķināšanas metode. Šeit mums jānorāda, ar kuru metodi mēs norakstīsim mūsu pamatlīdzekļu turpāk. Vai tas būs lineāra metode, atlikumu samazināšanas metode un arī citi varianti.
Amortizācijas izdevumu atspoguļošanas veids. Šeit mums jāpievieno to, ejot amortizācijas izdevumu atspoguļošanas veidu sarakstā. Un šeit tieši tāpat kā arī ar visiem gadījumiem, kad mēs tikai sākam strādāt, protams, nebūs nekādas informācijas. Mums to jāpievieno atkal. Jauns elements, pievienojam to. Nosaukums. Šī elementa nosaukums neietekmē ne uz ko, ja tas ir tikai informatīvi, lai jūs zināt, ko tieši jums jāizvēlas. Līdz ar to nosaukums varētu būt jebkurš. Jūs varat vienkārši uzlikt to kā pamatlīdzekļi, nemateriāli aktīvi, ja, tā kā pamatlīdzekļi. Un vai varētu pievienot to kontu atspoguļošanas. Vai nu varētu izmantot gan kontu, gan nosaukumu. Bet kas obligāti, tad obligāti tabulas daļai pievienot to kontu, uz kuru mēs gribam amortizācijas izdevumu atspoguļot. Tātad tabulas daļai pievienojam jaunu ierakstu un pievienojam tā konta numuru. Atkal vai nu ar roku, vai nu spiežat uz 3 punktiņam, ienācat kontu plānu un izvēlieties no turēni. Ja, tā kā pamatlīdzekļu nolietojums meklējam šeit un izvēlējamies pievienojam ar dubultklikšķi. Labi, lai saglabātu elementu, vai nu ar dubultklikšķi, vai nu ar pogu izvēlēties palīdzību, pievienojam to mūsu dokumentam. Un derīgas lietošanas termiņš mēnešos, kuru jānorāda, mūsu nākamais punkts. Ja, tā kā izvēlējamies, pievienojam informāciju par amortizācijas, par lietošanas termiņu. Lietošanas termiņš būs mums 790 mēneši. Tas ir visa informācija, kuru jāpievieno. Vienīgais nians, kā šeit mums pieejama amortizācijas grafiks, kuru jūs varat izveidot priekš kaut kāda konkrēta pamatlīdzekļa, kuram ir sezona raksturs. Ja, tā kā varat atzīmēt, kurus konkrētus mēnešos tas norakstīsies. Lai saglabātu dokumentu, spiežam ierakstīt, lai paliek tajā paša dokumenta un strādāt tālāk. Bet, ja mēs gribam pabeigt to, tad vienkārši varam nospiest labi, un poga labi šajā gadījumā gan iegramatos jūsu dokumentu, gan saglabās. Ja? Tātad tas nozīmē, ka pēc šī dokumenta gramatošana mēs jau redzēsim pirmas kontījumus. Lai redzētu kontījumu, spiežam uz piktogramu DTKT un varam redzēt mūsu ievādīta pamatlīdzekļu atspoguļošanu. Tātad uz debita kontu 1210, kredita konta 00, tas ir sākuma atlikuma ievādes konts, tā arī jābūt. Un šeit mēs redzēsim mūsu pamatlīdzekļa summu. Kā arī debita konts 00, konts kredita puse 1291, šeit mēs redzēsim uzkrata amortizācijas summu. Ja runa iet par nemateriālu aktīvu sākuma atlikumu ievādes atspoguļošanu, tad jārīkojas tieši tāpat. Ja jums ir daudz atlikumus, gan nemateriāli līdzekļus, gan pamatlīdzekļus, iespējams, protams, ievādīt to ar dažiem dokumentiem atsevišķiem, bet mūsu gadījumā mēs izmantosim to pašu dokumentu, un lai redigēt to vai nu ar piktogramu zīmolītis, vai nu vienkārši ar dubultklikšķi ienācam tajā, noņemsim gramatojumu, un, lai to izdarītu loga augšējā daļa, izmantosim piktogramu atcelt iegramatošanu,
un pievienosim jaunu rindu. Atversim katalogu PL NMA, lai izveidot mūsu nemateriāla aktīva kartiņu. Pievienojam to vai nu plusiņš, vai nu insert, vai nu darbības pievienot. Nosaukums. Kods pēc noklusējuma jau pievienots. Ziņu datums. Tas ir datums, kura mēs atveram šo logu pārskatīšanai, ja, un līdz ar to šeit necenšamies mainīt, jo katru reizi tas būs tekoša datora datums. Aktīvu veids. Šeit mums jāizmaina mūsu aktīva veids no pamatlīdzekļiem uz nemateriālam aktīviem, tātad NMA. Pilns nosaukums bija pievienots jau no nosaukuma, un līdz ar to mums šeit tikai jāpievieno kaut kādu papildu informāciju par ražotāju, rūpniecības numuru, pases numuru un izlaišanas datumu, mērvenību. Visa pārējā informācija, tā skaita saistītā ar grāmatvedības uzskaiti, tiek aizpildīta automatiski pēc dokumenta reģistrātora datiem. Mūsu gadījumā tas ir sākuma atlikumu ievādes dokuments. Spiežam labi, lai saglabātu elementu un iziet no tā, un ar dubultklikšķi no kataloga pamatlīdzekļu un nemateriāla aktīva jau pievienojam to mūsu dokumentam. Inventarizācijas numurs, kategorija, šeit mums jāizvēlas nemateriālo aktīvu, grupa arī pastāv atsevišķa priekš nemateriālam aktīvim, nodošana eksploatācijai vienlaicīgajā reģistrēšanas uzskaite, ja tā bija, un kā jūs varat redzēt, pirmo reizi mēs pievienojam to manuāli veidojam jaunu, bet turpmāk programma pēc noklusējuma to pievienos dokumentam. Protams, ja jums vajag atspoguļot kaut kādu citu variantu reģistrēšanas uzskaites notikuma, jums vajadzēs atvērt to katalogu, ienākt un pievienot šeit jaunu notikumu. Bet nevajag to taisīt priekš katram pamatlīdzekļam un nemateriālam aktīvam atsevišķi, ja, priekš katro nākamo, ja, tātad tas ir kopējiem notikumu veidu saraksts, ja, un līdz ar to vienkārši izvēlējamies no saraksta. Reģistrēšanas uzskaita datums, dokumenta nosaukums un numurs. Bet ja šeit jūs neievadīsiet šo informāciju un neatspoguļosiet, tas nebūs nekāds briesmīgs, ja, jo tās nav obligāti rekvizīti, bez kuriem programma neļaus jums iegramatos to. Vienkārši tā brīdinās jūs ar dienesta ziņojumu, kā jums trūks kaut kādu rekvizītu. Saņemuma veids iegāde par samaksu. Atkal, tā kā mēs izvēlējamies nodošanas eksploatācija vienlaicīgajā reģistrēšanas uzskaite, mums nevajag aizpildīt nodošanas eksploatācijas dati. Sākotnējā vērtība vienmēr sākuma atlikuma ievādes dokumenta pamatlīdzekļiem un nemateriālam aktīvam būs vienāda pašreizējai vērtībai. Uzkrata amortizācija. Likvidācijas vērtība, ja tāda bija, uzskaites konts, un šeit mēs varam vai nu atkal ievādīt to manuāli, vai nu atvērt kontu plānu un izvēlēties no kontu plāna vajadzīgo. Un amortizācijas nolietojuma aprēķināšanas konts. Materiāla atbildīga persona, vērtības dzēšanas kārtība, aprēķinātā amortizācija, neaizmirsam likt keksītī, amortizācijas aprēķināšanas metoda, šeit mēs izvēlējamies atkal no izkrītošas saraksta, un amortizācijas izdevumu atspoguļošanas veids, šeit mums jāpievieno jaunu amortizācijas atspoguļošanas veidu tieši priekš nemateriālam aktīvam. Ja pēc noklusējuma tas saraksts tukšs, ja, bet mēs jau pievienojam pamatlīdzekļiem. Lai pievienot atkal jaunu elementu priekš nemateriālam aktīvam, nosaukumu ievādam, un tabulas daļa neaizmirsot obligāti pievienot to kontu
izdevumu. Vai nu ar roku, vai nu ienācat kontu plānu un izvēlēties no turēniem. Un spiežam pogu labi, lai saglabāt šo elementu un aizvert. Izvēlējamies no saraksta un mums paliek tikai pievienot derīgas lietošanas termiņu šim nemateriālam aktīvam. Pievienojam, pēc grāmatošanai būs pieejami kontējumi. Nākamreiz mēs izskatīsim sākuma atlikumu ievādes dokumentu, ar kuru ievādīsim visu pārējo informāciju par mūsu pārējiem atlikumiem. Līdz nākamajai tikšanai!